Sveiciens! Es esmu Vija, gaidību un pēcdzemdību kustību speciāliste, un šodien mēs izvingrosim gaidību vingrošanu, kurā būs tādas kustības, kuras tavam ķermenim šajās pārmaiņās ir nepieciešamas. Es vienmēr esmu par efektīvām un jēgpilnām kustībām un aicinu tev uzdot jautājumu. Jā, tu drīksti, bet vai to vajag? Redz, manās nodarbībās ir tādi vingrojumi un tādas kustības, kuras vajag, kuras tavam ķermenim tiešām ir nepieciešams, kuras palīdz tev piedzīvot mierpilnākas, komfortablākas gaidības, kuras palīdz tev sagatavot ķermeni dzemdībām. Un pēc tam pēcdzemdībās tādas kustības, kuras palīdz tavam ķermenim veicināt dabiskos atjaunošanās procesu. Šodien mēs vingrosim grūtnieču vingrošanu. Izritini paklājiņu, uzvelc ērtas drēbes un sāksim. Iekārtojies sēdus, atrodi savus sēžas kauliņus un lūdzu atceries. Sēžas kauliņus sauc par sēžas kauliņiem, ne tāpat vien. Tie ir paredzēti, lai mēs uz tiem sēdētu. Un pavēro sev ikdienā, kā tu sēdi, kad skaties televizoru, kā tu sēdi darba krēslā, kā tu sēdi mašīnā. Vai tu sēdi uz sēžas kauliņiem? Protams, es zinu, neviens no mums nav spējīgs pilnīgi visu dienu nodzīvot apzināti un sēdēt, stāvēt pareizi tā, kā vajadzētu. Bet es tev aicinu ieviest tādu mazās kustību apzinātības mirklīšus ikdienā. Ik pa brīdim iečakoties ar sevi, sakārtoties, iekārtoties uz sēžas kauliņiem, kājas saliec ērti sev priekšā. Un otra lieta, ko es aicinu tev arī ieviest savā ikdienā, domāt par savu ķermeņa asi. Iedomājies, ka tur, kur ir tavu ausu paši augstākie punktiņi, čik, līdz vidiņam, šeit ir tāds mūsu iedomāts āķītis. Un tu aiz tā āķīša sevi pāvelc uz augšu, tādā veidā tu izslies un sakārto, lai tava galva atrodas virs tava krūškurvja, savukārt tavs krūškurvs atrodas virs tava iegurņa. Tas ir viss, kas tev nepieciešams, lai ikdienā sakārtot savu stāju. Ja mūsu vēderam ir paredzētas konkrētas funkcijas, kuras viņš var pildīt tad, kad mēs esam sakārtojušās, nevis ievelkam vēderu, izspiežam krūtis, plecus atpakaļ. Nē, mēs paņemam sevi aiz āķīša un izslējamies. Tādā veidā sakārtojot savu, varam iedomāties ķermeni kā ēku. Šeit, kur ir iegurņa pamatne, tur ir pagrabs, pamati, iegurnis, pirmais stāvs, otrais stāvs, trešais stāvs. Iedomājieties, kāda ir ēka, kur šie stāvi ir izbīdījušies. Mēs gribam, lai viens stāviņš ir virs otras stāviņa. Aiziet. Iekārtojamies. Mēs esam sēžas kauliņiem, mēs esam sakārtojuši savu ķermeņa asi, sakārtojuši stāju. Mēs varam acis ciet un pievēršam uzmanību savai elpai. Lēnas, nesteidzīgas, mierpilnas ielpas un izelpas caur degunu. Noskaņojies darbam ar savu ķermeni šeit un tagad uz savu paklājiņu. Tas ir vienīgais, kas tev šobrīd ir jādara. Nav nekur jāskrien, nav nekas jāizdomā. Mēģini atbrīvot prātu un noskaņoties darbam ar ķermeni. Katra nākamā elpa ir garāka, mierīgāka, pilnāka. Izelpu neaprauj. Arī izelpā tu izpūti visu līdz galam ārā. Pēc tam tu vari uzlikt savas rokas, īkšķus, rādītāju pirkstus uz apakšējām ribiņām sānas, bet nepierauj plecus. Un tādā veidā sajust, kā ielpā izplešas tavas ribas, bet izelpā sakļaujas. Ielpā izplešas, bet izelpā sakļaujas. Tad, kad grūtniecība iet uz priekšu, puncis aug lielāks, mūsu ribiņas pamazām izplešas un paliek tādā tā kā zvaniņa formā. Tieši tāpēc, tad, kad mēs piedzemdējam, pirmais, ar ko mēs atsākam, ir elpošana. Un mēs atsākam tieši ar šo te kustību krūškurvī. Jo, ja mūsu ribiņas stāv, viņas nesakļaujās un neizplešās, mums pilnvērtīgi nevar strādāt mūsu galvenais elpošanas muskulis diafragma. Un diafragma darbojas sazobē ar mūsu iegurņa pamatni. Ja nestrādā mūsu diafragma, tad nestrādās arī iegurņa pamatne. Un tici vai nē, tas nav nekāds noslēpums. Tā ir elementāra patiesība. Galvenais tavs iegurņa pamatnes treniņš ir pilnvērtīga, korekta elpošana. Līdz ar to nenovērtējam elpošanu pa zemu, bet ieviešam savā ikdienā mazās apzinātās elpošanas praksītes. Es atceros, es uztaisu 10 nesteidzīgas ielpas un izelpas. Un noticu, ka tas ir būtiski, ka tas ir
pilnvērtīgs treniņš manai iegurņu pamatnei. Rokas uz rībiņām. Ieelpā jūtam, ka krūškurs izplešas visos virzienos. Izelpā jūtam, ka viņš sakļaujas. Labi, un laižam rokas vaļā brīvi gar sāniem, nolaižam zodiņu un sākam apļot plecus mierīgi, nesteidzīgi. Ir kā mēs katru reizi, kad plecus laižam tā metam lejā, gribētu nomest no saviem pleciem visu lieko, visu nevajadzīgo, visu, kas ir nokalpojis, visu, kas nav mans. Visu, ko kāds man ir pateicis, un varbūt tas ir kaut kur aizķēries, bet es zinu, ka tas nav mans, tas man nekalpojas. Metu to nost, laižu vaļā. Ļoti labi, joprojām mēs esam sēžas kalniņiem, joprojām sakārtojušās, tikai zodiņš ir nolaists. Jā. Un liekam rokas gar sāniem, ar pirkstiņiem stiepjamies sānis, zods paliek šeit lejā, un mēs ar zodu zīmējam līniju līdz vienam plecam un caur centru līdz otram, tikai pa ķermeņa priekšpusi. Iekustinam kaklu. Mums ir ļoti būtiski regulāri parūpēties par savām locītavām. Un ļoti būtiski ķermenim dot eļojošas kustības. Domāt par saviem saistaudiem, jo saistaudi ir tie, kuri ir atbild par dažādiem procesiem gan grūtniecības, gan dzemdību laikā, gan pēcdzemdībās. Caur centru ceļam skatu atpakaļ augšā, paskatāmies pa diagonālu uz augšu un apļaujam pleciņus. Atpakaļ spiežam lāpstiņus kopā, stumjam uz leju, tā lai mums pašām paliek silti. Patiesībā tāda plecu apļošana ir tāda visvienkāršākā lieta, ko mēs varam darīt, ko mēs varam sev iedot. Un citreiz mums šķiet, ka mums vajag masāžu, un cik mēs bieži varam aiziet uz masāžu, vai ne? It sevišķi tad, kad mums mazulis jau ir uz rokām. Savukārt plecus izapļot mēs varam katru dienu, vai ne? Galvenais ir atcerēties un veidot tos mazos ieradumus, mazās 5 minūtes pašai ar sevi, veltīt laiku uz sevi. Labi, laižam pleciņus lejā, vēlreiz sakārtojamies, izstiepam rokas sev priekšā, izvēršam pirkstus un īkšķi dūrītē pirksti vaļā, īkšķi dūrītē pirksti vaļā, izkustinam pirkstus. Mums ir ļoti daudz vingrojumu, sevišķi gaidību pēcdzemdību laikā, kuras veika četrāpus. Diemžēl mūsdienās ļoti daudzām sievietēm ir sāpošas plaukstu locītavas. Taču es gribu atgādināt, ka locītavas atstājam īkšķi dūrītē, tagad apļojam, ka locītavas ir ļoti būtiski iesildīt un regulāri par tām rūpēties. Gan iekšķīgi, gan ārīgi uz vienu pusi, uz otru pusi. Un pēc tam mēs varam paņemt ar otru roku, aplikt pirkstus apkārt un mehāniski viņu paberzēt un pasildīt. Otru. Un drīz jau būsim gatavs arī doties četrāpus un strādāt četrāpus. Bet pirms tam mums jāiekustina kājas. Paliekam uz sēžas kauliņiem, atbrīvojam kājas. Kājas var palikt ieliekts. Ja tu jūti, ka tu iztais no kājas un tavs iegurnis sasveras, tad tas nozīmē, ka kājām ir jāpaliek saliektām celīšos. Kur ir tavs pēdiņas, tu sēdi uz sēžas kauliņiem, mugura stalta, gara izslējusies un pēdiņas. Stumjam prom no sevis uz sevi, prom no sevis uz sevi, prom no sevis uz sevi. Liekam kājas platāk un izapļojam pēdiņas uz āru. Uz iekšu. Ļoti labi. Un tu jau jūti, kustini pēdiņas un kustās līdzi arī tavi ceļi, tavs gūžas locītavs. Tā ir tāda svētā triāde. Pēdas potīte, celis un gūžas locītava. Viņi visi trīs savā starpā ir saistīti. Lieliski. Un tagad paliec tepatās, paņem labo kāju tuvāk pie sevis, atkarībā no tā, cik tev liels ir puncis, to ir kāja likt vairāk ārpusē, piepat salviņu un aiziet taisnojam ceļa locītavu. Tik tālu, cik sanāk. Nekādā gadījumā nemēģini viņu iztaisnot un pacelt tā, ka nopaļojas tavu muguru. Ja tu joprojām esi ar staltu muguru krūtis uz priekšu, aiziet. Savā kustību amplitūdā turpina elpot. Mierīgs, nesteidzīgs ieelpas, izelpas caur degunu. Labi. Un ņemam otru kāju zem celīša un sākam taisnot. Elpojam, elpu neaizturam. Citu reizi elpu var savienot ar kustību, var paeksperimentēt. Galvenais ir elpot, galvenais ir elpu neaizturēt. Brīnišķīgi. Labi. Un tagad sēžamies ar rokām atbalstamies aiz muguras un liekam kājas pēdas plati.
Ja mēs saliksim viņas šauri, mums nebūs vietas celītim. Ja? Mums vajag, lai abiem celīšiem ir vieta uz paklājiņa. Savukārt no aizmugures mēs nevis te gāzīsimies un grimsim iekšā plecos plaukstās, bet mēs no aizmugures sevi uztumjam augšā, noturam staltu muguru un aiziet sākam strādāt ar gūžu slocītavām. Liekam celīšus uz vienu pusīti, uz otru, uz vienu, uz otru. Savā tempā. Uz vienu pusi un bišķiņ gurniņu varam pagriezt. Jā, uz otru un gurniņš. Celīši un gurniņš. Celīši un gurniņš. Elpojam, elpu neaizturam, plaukstās plecos negrimstam. Super. Un tagad mēs liksim klāt roku, pastiepsim arī sāniņu. Celīši iet pa kreisi, ar labo roku pastiepamies pa diagonāli. Celīši iet pa labi, ar kreiso roku pastiepamies pa diagonāli. Aiziet, elpojam. Gaidību laikā ir ļoti būtiski dot savām gūžu slocītavām daudzveidīgas kustības. Jo pats galvenais, kas mums mainās gaidību laikā, ir mūsu stāja. Un mūsu stāju mēs varam ietekmēt, dodot ķermenim arvien jaunas kustības. Jo tas, kas veido mūsu stāju, tā ir tā sen uzkrātā informācija mūsu smadzenēs, kas sāk veidoties jau tad, kad mēs guļam mammas puncī, kad mēs esam mammas dzemdē, savas mammas dzemdē. Un tādā veidā veidojas tas uzkrājums līdz pat šim brīdim. Un tas uzkrājums smadzenēs dod ārā pēc noklusējuma stāju. Kā pēc noklusējuma es sēžu, kā es stāvu, kā es eju, kā es guļu, kā es esmu mazliet sašķiebies. Un ja mēs gribam to ietekmēt, tad mums ir jādod ķermenim jaunas kustības, lai viņš pārrakstītu šos paternus un veidotu mums citādāku stāju. Lieliski, mēs esam iesildījušies un ejam četrāpus, pastrādāsim četrāpus. Četrāpus arī mēs nekur nesteidzamies un ļaujam sev iekārtoties. Sacensības nav, steigas nav, liekam plaukstas zem plecu locītavām, hops, 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 un celīši ir zem gūžas locītavām. Un sakārtojam garu muguru. Skats ir uz leju, plecos negrimstam, plaukstās negrimstam, pēdu virspuses piespiests pie grīdas. Un tagad ar mūsu āķīti mēs stiepamies uz priekšu, bet ar sēžas kauliņiem stumjam atpakaļ. Nostāvam šeit, nostājamies un uztaisim dažas nesteidzīgas ielpas, izelpas. Kamēr tu elpo, es gribu pastāstīt, kas notiek ar plaukstām, ja kā tev plauksti izskatās pie grīdas. Pirkstiņi ir izvērsti un rādītāji pirksti ir paralēli. Un tu spiedi katru spilventiņu iekšā plaukstā. Tajā brīdī, kad tev plauksta būs sašķiebusies, sāks sāpēt. Jā, mēs negribam to, mēs gribam kārtīgi pastrādāt četrāpus. Lieliski. Un tagad, saglabājot garu muguru, mēs ejam lejā uz apakšdelmiem. Bet mēs neizliecamies. Jā? Mums tāpat gara līnija. Sanāk ar skatu bišķiņu uz leju, tāda diagonāli. Iedomājies, ka tev līdzās mugurkaulam ir pieskačots slotas kāds, un tas slotas kāds pieskarās pakausim, ribu aizmugurējai daļai un krusta kaulam. Jā? Neatšaujamāsti, neizliecamies, turam sevi spēcīgi apakšdelmos, un tagad uztaisam 5 nesteidzīgas ielpas, izelpas un ļaujam puncim kustēties. Ielpā puncis dabiski mazliet nolaižas uz leju, izelpā viņš pats dabiski mazliet tā kā hops pievalkas uz augšu. Ielpā es viņu atbrīvoju, mugura nekustās, tikai vēders. Šeit mēs labi redzam, kā vēders mums piedalās elpošanas mehānismā. Ielpā vēders atbrīvojās, mazliet nolaižās uz leju. Izelpā viņš mazliet piekļaujas tuvāk mugurkaulam. Tāpēc es allaž saku, tas mīts, ka grūtniecības laikā neko nedrīkst un nevajag darīt ar vēderu, nav gluži korekts. Jo mūsu vēders piedalās elpošanā. Mēs nevaram neelpot 9 mēnešus. Un ja mēs ierobežojam savu elpu, tad mēs tikai nodaram sev pāri. Ja? Mums ir ļoti būtiski kārtīgi korekti elpot, ņemot vērā, ka grūtniecības beigās jau tā mūsu diafragmai ir stipri maz vietas palicis, kuru veikt šo elpošanas kustību. Aiziet, uztaisim vēl vienu pilnu ielpu, izelpu. Lieliski. Un tagad celsimies atpakaļ uz plaukstām. Veiksim tādu vingrojumu. Liekam plaukstiņu vienu pa vidu, nevis te zem pleca,
bet tur, kur man ir skats, kur ir deguns. Un ar otru roku mēs veicam tādu kustību, it kā mēs vilktu loku. Šitādi hops, čiks, hops. Elkonīts iet pa diagonāli uz augšu un skats iet līdzi elkonim uz aizmuguri. No sāna tas izskatās šādi. Hops. Un otru roku samainam. Hops. Un roku liekam uz pirkstiņiem. Neliekam plaukstus pamatni pie grīdas, bet uz pirkstiņiem. Hops. Noturam diagonāli. Un pēc brīža jūtam, kā sāk strādāt mūsu korsete. Šķērsie muskuļi. Elpojam savā tempā, nekur nesteidzamies. Mēs gribam kustēties apzināti un jēgpilni, nevis sasteigti, saraustīti. Gaidību laikā mēs neko nedaram uz inerci. Neko mēs nedaram uz inerci. Mums ir nodoms un tad ir kustība. Mēs zinām, ko mums dod katra kustība. Ja? Un šī loka vilkšanas kustība mums aktivizē šķērsos muskulīšus. Un šķērsie muskulīši tā ir tā korsete. Ja? Korsete, kura tur mūsu augošo punci, kura pēc tam piedalās bērniņa iztumšanā un tā, ar kuru mēs sāksim strādāt pēc dzemdībām, kad mēs gribēsim atjaunoties. Labi, uztaisam vēl 2 reizītes uz katru pusi. Hops. Uz vienu, uz otru. Lieliski. Un tagad, lai mazliet atpūtinātu plaukstas, mēs apsēdīsimies šitā ar gurniem uz pēdiņām. Ja šādi nosēdēt ir grūti, lūdzu paņem spilventiņu un paliec šeit zem dubša pašā spilventiņu. Uzliekam rokas uz savu iegurņu, mēs gribam mazliet iekustināt savu iegurni. Ja? Kustības, eļojošas kustības iegurnim gaidību un pēcdzemdību laikā ir ļoti, ļoti svarīgas. Vispirms mēs viņu gribam izkustināt uz priekšu un atpakaļ. Ja? Mēs iegurni sasveram uz priekšu, sasveram atpakaļ. Uz priekšu un atpakaļ. Uz priekšu un atpakaļ. Tagad mēs iegurni gribam sasvērt uz vienu sānu, uz otru sānu. Uz vienu sānu, uz otru. It kā gribētu sēžas kauliņu bišķiņu atraut vienu, tad otru. Vienu, tad otru. Un pēc tam mēs šīs abas kustības apvienojam. Ja? Un sanāk tādi aplīši ar gurniem. Uz vienu pusi un tad uz otru pusi. Jā. Labi. Un vēlreiz iesim četrāpus un turpināsim darbu ar gurniem. Vēl gribu pateikt to, ka katru reizi, kad tev ir kaut kāds diskomforts muguras lejasdaļā krustos, tu vari kaut ko padarīt četrāpas. Nometies četrāpus, izšūpini gurnus, pašūpini viņus uz vienu, uz otru pusi, uztais aplīšus. Mēs tagad veiksim tādu kustību. Liekam vienu solīti, sākam ar labo kāju sānis, ārpus paklājiņa. Pietiekami tuvu tālu, tā, lai tev ir ērti, lai nav tā, ka tavu mugura jau ir nopaļojusies, kakls ierauc plecos, nē, mugura ir gara, kakls ir garš. Kāja ir sānis, un mēs sākam šūpināt gurnus uz priekšu, atpakaļ. Uz priekšu, atpakaļ. Varbūt liekam klāt aplīšus uz priekšu, atpakaļ, un arī aplīšus zīmējam ar astīti. Pretējā virzienā. Pasmaidam sev. Uzsmaidam sev, paslavējam sevi. Super. Un velkam kāju klāt, taisīsim uz otru pusi. Liekam solīt sānis ar kreiso kāju un vispirms var pašūpināt gurnus uz priekšu, atpakaļ. Atceries, ka mugura ir gara, kakls ir garš. Un pēc tam varam likt klāt aplīšus. Tā, lai kustība, ko tu veic, tev ir patīkama, lai tev ir tāda sajūta, ka tu veic tādu sulīgu, patīkamu, eļojošu kustību savam iegurnim, kājām. Mugura saglabā garu, kaklu garu. Super. Samainam virzienu. Lieliski. Liekam kāju atpakaļ. Liekam celīšus platāk. Un tagad uzsēdinam gurnus uz pēdiņām un ieņemam tādu kā laimīgā mazuļa pozu, bet lai mums būtu vieta
puncim mēs liekam dūrīti uz dūrītes un pieri uzliekam uz augšējās dūrītes. Uztaisim dažas nesteidzīgas ieelpas un izelpas šeit. Paldies tev, ka tu biji šodien ar mani. Ceru, ka ķermenis jūtas mazliet labāk, viņš jūtas sadzirdētāks, viņš jūtas samīļotāks. Paldies tev, ka tu rūpējies par savu ķermeni. Un gaidīšu tevi pie sevis grūtnieču vingrošanas programmā, kur ir 5 īsas dažāda garuma nodarbības, kuras tu vari miksēt savā starpā, kuras būs piemērotas vingrošanai gan pirmajā trimestrī, kad ir zemāka intensitāte, kad mēs veicam pašmasāžu, kad visas kustības gandrīz ir sēdus. Un 2. trimestrī, kur jau mēs liekam klāt vairāk līdzsvaru vingrojums. Līdzsvars ir ļoti būtisks mūsu dziļajiem muskuļiem. Atceramies to, ka arī mūsu iegurņu pamatne ir dziļais muskuļu stabilizators. Līdz ar to visi vingrojumi, kas ir līdzsvaram, tie būs arī vingrojumi mūsu iegurņu pamatnē. Ja tu to nezināji, tad nāc pie manis, es tev pastāstīšu vēl vairāk interesantas lietas par jēgpilnām kustībām, par to, kas šobrīd tavam ķermenim ir vajadzīgs, lai tu piedzīvotu komfortablākas gaidības, lai tu piedzīvotu mierpilnākas, apzinātākas dzemdības un lai tev būtu vienkāršāk atjaunoties pēc dzemdībām. Paldies un uz tikšanos!